Sijā Jūrmalas slimnīca ir lokāla daudzprofila slimnīca, kas dibināta tālajā 1949. gadā un ir vairāk kārtēji paplašināta. Slimnīcas darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību esošās materiāla tehniskās bāzes modernizāciju, kā arī ar vienu jaunu pakalpojumu piedāvāšanu klientiem. Ņemot vērā to, ka mēs esam neatliekamās palīdzības slimnīca, mēs spējam nodrošināt ar dežūru ārstiem, 5 specialitāšu dežūru ārstiem caur diennakti, diennakts tumšajā laikā un izejamajās dienās. Pateicoties ERAF līdzekļiem, mums ir iespējas atjaunot uzsākto slimnīcas renovācijas procesu, un šovasar jau ir ieplānoti siltināšanas darbi B korpusā, kā arī jumta nomaiņa B korpusā, un ziemā esam ieplānojuši izremontēt dzemdību nodaļu. Mēs, protams, attīstam arī ambulatoro un pakalpojumus un dienas stacionāra pakalpojums, diagnostikas izmeklējums. Mēs esam uzsākuši savu medicīnas turismu projektu jau kādu pusgadu. Pie mums regulāri ierodās liekā svara pacienti no Skandināvijas. Diagnostikas nodaļa piedāvā klientiem pašus modernākos diagnostikas pakalpojumus. Jūrmalas slimnīcā bez rutīnas datortomogrāfijas izmeklējumiem ir iespējams veikt arī specifisks asinsvadu izmeklējums, kā piemēram datortomogrāfijas koronarogrāfijas, kur iespējams izvērtēt sirds asinsvadu stāvokli, un datortomogrāfijas angiogrāfijas. Tie ir asinsvadu izmeklējumi jebkurai ķermeņa daļai un izvērtēt to stāvokli. Mēs veicam arī virtuālās kolonoskopijas, kur iespējams izvērtēt resno zarnas stāvokli. Diagnostikas dienests iet kopsolī ar ārstēšanas iespējām, ko plaši izmanto dienas stacionārā. Pakalpojumi tiek iedalīti mūsu slimnīcā divējādi. Tas ir terapeitiska profila dienas stacionārs un ķirurģiskā profila dienas stacionārs. Terapeitiskā profila dienas stacionārs, tas nozīmē, ka pacientu ārstē internisti, neirologi un notiek pediatrijas pacientu aprūpe. Ķirurģiskā profila dienas stacionārā tātad tiek veiktas ambulatoras operācijas, kuras veids laparoskopiski. Dienas stacionārs ir pakalpojumu veids, kad pacients īsā laika sprīdī, dažu stundu laikā vai pat dienas laikā var efektīvi saņemt nepieciešamos izmeklējumus, saņemt nepieciešamo ārstēšanu un būt novērotam. Kāju vēnu saslimšanas rada gan medicīniskas, gan kosmētiskas problēmas. Jūrmalas slimnīcā tiek veiktas paplašinātu kāju vēnu endoskopiskās operācijas. Šodien šai pacientei tiks veikta vēnu lāzera operācija. Vēnu lāzera operācija mūsdienās ir radīta tam dēļ, lai pacientam un arī ārstam atvieglotu ikdienas darbu, ātrāk pacientu atgrieztu dzīvē. Operācija tiek veikta vietējā anestēzijā. Operācijas laikā tiek ievadīts lāzerots, ar kura palīdzību tiek slēgta bojātais vēnes segments, kā mēs redzējām marķējumā, bet pārējais veselie vēnu fragmenti tiek saglabāti. Līdz ar to netiek traumētas vēnes, kuras darbojas, bet tiek ārstēta tikai bojātā vēna. Ceļu uz Jūrmalas slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļu jau atradušas daudzas māmiņas no visas Latvijas, jo nodaļa jau izsenis guvusi ļoti labu slavu un arī mazulim draudzīgas slimnīcas nosaukumu. Ieteiktu visām ģimenītēm jaunajām, kuras grib savus mazuļus sagaidīt tiešām tādā mierā un pārliecībā, ka viss būs kārtībā. Jūrmalas slimnīca uzņemas rūpes par svarīgāko – par jūsu veselību.